Paldies par vārdu došanu. Jā, patiešām par ēkām jūs tagad zinat, bet tagad ir jāzina, kas tajās ēkās notiek un kā darbojas vienotā patentu tiesu. Es varu pastāstīt, kas notiek šobrīd, un vēlos pastāstīt, kas tad ir vienotā patentu tiesa, un tāpēc labāk ir sākt no pagātnes un tad pāriet uz nākotni. Pirms stājās spēkā nolīgums par vienoto patentu tiesu, kāda tad bija situācija? Situācija līdz šī gada 31. maijam. Tad pašā sākumā, tad 70. gadu laikā, tad bija tikai nacionālie patenti, valsts patents Francijā, Vācijā, Lielbritānijā. Un, protams, varēja arī īstenot tikai šos te vietējos patentus. Situācijā atšķīrās, kur bija ASV liela tiesa visā valstī. Un arī viens patents arī Ķīnā, Japānā, Brazīlijā, Korejā, Indijā un tā tālāk. Liela valsts, viens patents pa visu. Pirmais solis, lai izveidotu Eiropas patentu sistēmu, bija izveidot Eiropas patentu biroju un pieņemt Eiropas patentu konvenciju. Tad šis ir tas nolīgums par Eiropas patentu, un tajā ir 38 dalību valstis šai konvencijai, tajā ir 27 Eiropas Savienības dalību valstis. Atvainojos, ka šeit ir 28, vienu mēs esam zaudējuši, un 10, ja tagad ir 11 valstis, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis. Un tas viss skaistums, kā es saku, ir, ka Eiropas patentam ir, ka jūs ierodaties vienā vietā, vienā iestādē, vienā procesā jūs saņemat patentu, kas sniedz jums aizsardzību visā Eiropā un šajās 38 dalību valstīs. Bet tad, kad šis patents ir piešķirts, tas sadalās patentu saimē, tad veselā patentu kopumā. Tad tas nav vienots patents. Katrā no dalību valstīm, konvencijas dalību valstīm, tas ir atsevišķs patents. Tad tas ir Francijas patents, Vācijas patents un tā tālāk un tā joprojām. Un tas, protams, nozīmē, ka ir daudz lielas izmaksas, kas ir jāmaksā, ja jūs vēlaties aizsardzību visās valstīs, ja jūs vēlaties, lai tas būtu spēkā. Jums ir jāiesniedz tulkojums attiecīgajā valstī, un katru gadu jums ir jāmaksā šī te patenta maksa, ja jūs vēlaties, lai patents tiek aizsardzēts visās 38 dalību valstīs, tad jums ir jāmaksā 38 reizes šo te maksu, un līdz ar to ir patenta pilnvarnieks, kas par to parūpējās. Arī tas jums ir jāalgo. Tātad Eiropas patents. Ja mēs runājam par Eiropas patenta tiesību īstenošanu valstīs, protams, tas jums ir jāīsteno katrā valstī, un to var īstenot, iesniedzot prasību par Eiropas patentu nacionālas daļas. Tātad šis ir regulējums, Briseles regulējums, nacionālā jurisdikcijā, un tajā ir noteikts, ka jums ir patentu pārkāpuma tiesās, valsts tiesā attiecībā uz Eiropas patentu pārkāpuma izdarīšanas vietu, bet atkal šeit ir katrā konkrētajā vietā. Francijā, ja tiek pārkāpts, tas ir Francijas tiesā. Vācijā, ja tiek Vācijas patenta daļa, jūs dodaties uz Vāciju, bet tad paralēli, bet jo visi šie produkti jūsu produkts tiek pārdots visā Eiropā. Tad ir saskaņā ar 4. pantu šajā regulā, tad jurisdikcija varētu būt atbildētāja domicils, bet tas nozīmē, ka ir jābūt, ka šim te ja reģistrētā vieta prasītājiem ir Vācijā, tad Vācijā var iesniegt tiesā prasījumu par visiem pārkāpumiem visā Eiropas Savienībā, bet es nonākšu pie tā, ka ļoti bieži tas tā nedarbojas. Un tas pats ir, ja ir vairāk atbildētāji, un tiem ir
Un tātad šīs prasības ir cieši saistītas, un jums ir vairākas tās, jums ir vairāki atbildētāji un uzņēmumu grupa, un jūs varat, protams, iesniegt pārkāpumu prasījumu tiesā, bet tad jautājums par spēkā esamību, par atsaukšanu, par anulēšanu, atkal tas vienmēr ir jautājums katrā valstī atsevišķi. Tad, ja jums ir jāatsauc, jānolēd patents, tad jums tas notiek katrā konkrētajā valstī atsevišķi. Un tas nozīmē, ka šī te, ja Vācijas pārkāpuma gadījumā, to jūs varat. Tad, ja šai tiesai nav jurisdikcija visās vietās, tad tiesai būs jāgaida, kāda būs šī te atsaukšanas, jeb anulēšanas procesa virzība un rezultāts. Un jautājums, vai būs šī jurisdikcija saglabāsies, vai arī tas paliks atklāts šis jautājums un būs jāgaida. Jebkurā gadījumā tas nav labi, jo principā vienmēr ir jādodas uz katras attiecīgo valsti un joprojām principā ir šis te princips valsts no valsti. Protams, ka tā ir problēma. Jūs maksājat par šiem te pārkāpumu lietu Berlīnē, Vācijā un pēc tam doties uz Franciju. Un tad uzradās ideja, ka vajadzētu ne tikai šī te piešķiršanas pusē varētu būt viena iestāde, kurā jūs iesniedzat, bet arī īstenošanas pusē varētu būt viena iestāde. Un tāpēc 17 līgumslēdzējas valstis noslēdz vienošanos par šo te vienoto patentu tiesu. Un šī vienošanās vairākas dalību valstis, kopīga tiesa, un tas viss stājas spēkā no 1. jūnija. Un tagad ja ir šis Eiropas patenta pārkāpums, Vācijas daļa, tad jums bija jādodās uz Vācijas tiesu, un tā bija Vācijas tiesas jurisdikcija. Tagad tā ir Eiropas vienotās patenta tiesas jurisdikcijā. Tad šis UPC ir tiesa, Vācijas, Latvijas, Francijas tiesa, Lietuvas tiesa, Zviedrijas tiesa un tā tālāk. Tā ir vienota tiesa, kura var izskatīt, tā ir tā būtiskā ideja, kas ir šīs tiesas izveidas pamatā. Tā ir tiesa, kas ir kopīga vairākām dalību valstīm. Un, ja mēs paskatāmies uz Briseles regulu, tad ir skaidrs, ka pārkāpums ir Tātad mēs Eiropas patentu pārkāpumu vieta līgumslēdzēja dalību valstīs, un, ja, piemēram, tā ir notiek Latvijā, tad vai citās valstīs jūs varat to visu iesniegt šajā te tiesā. Tātad tiesa var pārstāvēt jebkuru, neatkarīgi no tā, kurā vietā ir atbildētāja domicils, jeb juridiska adrese. Ja tā ir līgumslēdzējā dalība valstī, tad šo lietu var izskatīt vienotā patenta tiesa. Tieši tāpatās arī ar atbildētāju. Ja? Un tā kā tā ir gan Vācijas tiesa, gan Francijas tiesa, tad šī vienotā tiesa var spriest un lemt par šo te daļu, par patenta atcelšanu. Un pārejas periods, kā es minēju, ir pārejas periods. Jums ir jāsaprot, ka Eiropas patenti ir uz 15 gadiem, un tad ir esošie Eiropas patenti, un patentu turētājiem varbūt nebūs ticība šai jaunajai sistēmai, jaunajai vienotās patentu tiesas sistēmai, un šī iemesla dēļ līgumā ir noteikts, ka šie turētāji un arī Eiropas patentu pieteicēji, viņiem ir tiesības, ja viņiem ir publicēts pieteikums uz patentu, viņi var izvēlēties neizmantot, jeb atteikties šo reģistrāciju,
Tad pavisam tad uz viņiem attiecās vecā sistēma, un viņi var nepievienoties. Tie, kur ir pievienojušies, viņi var izvēlēties, kurā vietā iesniegt prasību. Viņiem ir šis patentu kopums, un viņi, protams, var turpināt arī pārējais periodā izmantot Nacionālo tiesu pakalpojumus. Un aptuveni šobrīd kāds 1,5 miljonus šo te patentu pieteikumu, kuri varētu atteikties izmantot šo te kopējo tiesu, bet 2/3 ir palikušas kopējā sistēmā, 1/3 ir atteikušies. Un tad tā ir nedaudz problēma par to, ka šie te Eiropas patenti ir šie patentu kopums, lai patents ir jāapstiprina visās dalību valstīs, kas konvencijas dalībvalstīs. Katru reizi ir jāmaksā šī atjaunošanas maksa, tulkošanas maksa un tā tālāk. Tagad tā ideja ir tāda, ka ne tikai tiesā, bet arī būs šis vienotais patents. Un vienotā patenta skaistums būtu tāds, ka jums ir patenta aizsardzības 17 dalību valstīs, bet jūs maksājat atjaunošanas maksu, kura ir starp 3 vai 4 līgumslēdzējām. Tad aptuveni šāds šī summa, vismaz starp tām, kuras ir apstiprinājušas patentu. Vismaz tie, kas ir apstiprinājuši šo patentu 3 vai 4 dalību valstīs. Tātad mums ir šī sistēma sāka darboties no 1. jūnija. Un mums jau ir 6 vai 7 tūkstoši šie vienotie patenti, un vienotie patenti tie dod aizsardzību 17 valstīs. Un atcerieties, mēs šeit ir 38 valstis, kas ir patenta konvencijas dalība valstis. Līdz ar to paralēli jums joprojām ir vienotā patenta aizsardzība 17 valstīs, bet vēl arī šīs atlikušās valstis Lielbritānijā un Spānijai, un visos šajos atsevišķās vietās arī vēl jums ir aizsardzība jānokārto. Tad ir šis... Tad tā šobrīd tā sistēma darbojās. Tagad jūs redzat tiesas struktūru, kā pirmās instances tiesa, vietējās divīzijas, tad vairāk šīs vietējās divīzijas, viena reģionālā divīzija šobrīd, iespējams, ka būs vairāk, šobrīd ir tikai viena. Tātad. Un, protams, ir apelācija tiesa, kur atrodas Luksemburgā, un šīs instances ir vai tās drīkst atsaukties uz un nosūtītu uz Eiropas Savienības tiesu, kā nacionālajās sistēmās. Ja jūs zemāka līmeņa tiesa, jums tas nav obligāti, bet ja jūs esat augstākajā līmenī, tad beidzamā instance, tad Eiropas tiesvedības jautājumi, kas nav skaidri, kas nav izskaidroti Eiropas Savienības tiesā, un jums tie būtiski, lai izšķirtu tiesu, jums ir jāveic atsauce uz tiesu un arī apelācijas tiesu, kas ir beidzamā instance, augstākā instance šajā sistēmā. Un tad likums attiecās arī uz vienoto patentu tiesu, un ir arī patentu un arbitrāžas centrs, kas ir plānots, bet tas vēl nav izveidots līdz galam, tad tas materializēsies, īstenosies pavisam drīz. Tad šeit ir Eiropas bilde, dažādas zilās krāsas, tumši zilās, tās ir dalība valstis, kas ir pievienojušās. Nedaudz gaišāk zilās ir tās, kas ir parakstījušas vienošanos, bet vēl nav ratificējušas konvenciju. Un ja jūs jautājat, kuras būs nākamās
kas ratificēs, no šīm, kas ir parakstījušas, es teiktu, ka tā būs Īrija. Vismaz viņi grasās organizēt referendumu, tad viņi vēlās savākt vairākus jautājumus referendumam, un tas ir finansiāls jautājums, jo nebūs atsevišķi referendums, vai arī apvienot to ar nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, un tad tas notiek nākamajā gadā. Tad mums ir ļoti gaiši zilas valstis. Tās ir valstis, kuras nav ne parakstījušas, ne ratificējušas konvenciju. Un šeit ir divas lielas ekonomikas, tas Polija un Spānija. Bet galu galā, ja mēs paskatāmies uz dalību valstīm, tās ir 17, mēs paskatāmies uz IKP, un tad šeit lielie 3/4 jau no Eiropas mums ir, tā kā tas būs viss kārtībā, un tad beigu galā mums būs viens liels Eiropas tirgus, un tā kā mēs esam pieraduši, un kā mēs redzam Indijā vai ASV, visi būs vienoti šajos jautājumos, un zemāk mēs redzam dažādas vietas, tad reģionālās divīzijas, un arī šeit ir arī lietas var izskatīt Baltijas 3 valstu galvaspilsētās. Tad šis ir tiesas kompetences, tas ir par ekskluzīvas kompetences attiecībā uz dažādiem jautājumiem. Es to sīkāk nelasīšu. Un tad centrālā divīzija, tad šeit ir sadalījums, cik kurā vietā ir tiesneši, un pats interesantais, kad ir 3 juridiski kvalificēti tiesneši, bet un ir viens tehniski kvalificēts tiesnesis. Un tad šeit katrā tajā nodalījumā un katrā departamentā ir atsevišķi. Tātad ir centrālais, vietēja, reģionālā tiesa nodaļa un apelācija tiesa. Tad šeit ir juridiski un tehniski kvalificēti tiesneši lietu izskatīšanai. Jā, un tehniski kvalificētie tiesneši, no kurienes viņi ierodās, dažās dalību valstīs tādi jau ir, piemēram, Zviedrijā, ja Vācijā. Dažreiz patentu office, bet viņi nevis no Eiropas patentu biroja, bet no patentu iestādēm. Bet var arī no privāta praksi īstenojošie tiesneši ar šādām zināšanām. Un tā bija diskusijas par to, vai šeit varētu būt interešu konflikts un izveidots tiesnešu kodeks. Ja jūs vēlaties būt tehniski tiesnesis, tad jūs varat pārstāvēt lietas Nacionālā tiesā, bet jūs nevarat pārstāvēt lietas šajā vienotajā patentu tiesā. Runājot par valodām, Eiropā ir ļoti daudz valodu, un tas dzīvi nepadara vieglāku, tāpēc pārsvarā oficiālā parasti tā tiesvedība notiek šīs tiesvedības valstī, bet, protams, alternatīvi ir iespējams arī noteikti vienu no 3 oficiālajām VIPO valodām. Un tās ir valodas, kurās ko darījuši visas valstis, un Vācijā var izvēlēties starp vācu un angļu valodu, Francijā franciski, bet tieši tas pats arī var Francijas teritorijā, jūs varat iesniegt prasību angliski. Un tieši tāpat Itālijā, un mums arī reģionālās divīzijas, kas pieņēma ļoti gudru lēmumu, kurā tika noteikts, ka tā var būt viena no 4 valodām. Tostarp tā bija Latvija, kuras ir šeit šajā divīzijā, bet visam jānotiek tikai angļu valodā.
Līdz ar to, protams, lietas ir daudz vienkāršākas, jo valoda būs viena. Un kāda ir kāds ir šis process, procedūra, tad līdzīgi kā tas ir Latvijā. Vispirms ir rakstiski, tad viss ir jāiesnādz, tad būtiskie pamatojušie fakti un pierādījumi ir jābūt iesniegt, un nevis tikai tāds uzmetums, kā jūs bieži redzat Lielbritānijā, bet tā lielākā atšķirība. Un ir arī konkrētas termiņi šiem te rakstiskajiem iesniegumiem. Un tagad tiesneši ir tādi brīvāki uz šo. Un tad ir arī šīs starpprocedūra, kad var sagatavoties mutiskai uzklausīšanai. Tad, lai visu, kas tad uzklausīt lieciniekus, ekspertus, ja tas nepieciešams, tad visas šīs lietas noskaidrot konkrētus faktus un tā tālāk. Un pēc tam noskaidrot, vai iespējama lietas tad vienošanās un tad, ja tas nav iespējams, ja nav iespējams izšķirt, tad ir mutiskā uzklausīšana, un tas darbojas tieši tāpatās, kā jūs esat pieraduši strādāt. Tur es sīkāk vairs neiešu cauri, bet to vajadzētu paveikt vienā dienā, protams, atkarībā no tā, cik sarežģīta ir lieta, un varbūt, ka jums ir nepieciešams vairākas dienas vai pirmā uzklausīšana, pietiek jau ar, piemēram, bija nesen viena lieta, kurā tika piešķirt 2 dienā mutiskai uzklausīšanai, bet tomēr viņi tika galā ar 1 dienu, bet pašā laikā telpas tika sagatavotas arī 2. dienai. Šo lietas izskatīšana var būt notikt arī kā videokonference, bet tikai izņēmumu gadījumos tā var būt viss. Tad, ja vien tas ir iespējams, tad labāka uzklausīšana notiek uz vietas, bet tiesa pieļauj mums piedalīties arī attālināti, un tas vienmēr ir iespējams. Bet, protams, ir nepieciešama tiesas atļauja publikas sabiedrības piekļuve reģistram. Tas ir interesanti. Jūs varat iet vienotās patentu tiesas mājaslapā un piekļūt lietu reģistram, identificējot sevi. Un tas, ko jūs redzat, tātad kādas prasības ir iesniegtas atbildētāji, bet, protams, jums nav piekļuve šiem spriedumiem un lēmiem. Ja jūs vēlaties piekļūt tiem, tad jums ir jābūt jāiesniedz iesniegums, un tad tiesnesis lem, ka jā, jums ir piekļuve, tad jūs varat saņemt piekļuvi. Un pirms piekļuves piešķiršanas, tas ir diezgan sarežģīta, faili tiek pārbaudīti, un tad tiek izmantot visi datu aizsardzības regulas prasības, vai lai saprastu, ka pareizi cilvēki piekļūst informācijai. Šobrīd mēs gatavojam programmu, kas palīdzēs paveikt šo te darbu, jo šobrīd ir tāda pieprasījums, ka jūs varat piekļūt jau lēmumiem, kas ir pieņemti, bet ja piekļuve failiem un visiem iesniegumiem un visai informācijai, kas ir iesniegta, tad, protams, ir jābūt pamatojumam, kāpēc jūs, un tad ir un tad labāk, ka to dara programmatūra, kas spēja izlemt, vai šāda alternatīva ir iespējama. Konfidenciālas informācijas aizsardzība, tas ir pieejams, tas ir vienā no aspektiem, tas ir pret trešajām pusēm, vai, protams, pret to, lai publiski nebūtu pieejama šī informācija, vai arī starp pusēm. Tas arī ir kaut kas līdzīgs komercnoslēpumam un komercnoslēpuma regulējumam, un tas arī ir pielietots vienotas tiesas sistēmā, ja mēs runājam par dažādiem konkurences apstākļiem un arī attiecīgām lietām. Tas ir par licenču salīdzināšanu.
un par licencēm, kas ir prasība obligāti, un tad nevajadzētu atklāt par to detaļas vai rīkojumus konkrētus, vai arī kā to nosaka, piemēram, noteikumi konfidencialitātes klubos. Par procedūrām tad runa ir par tiesību aizsardzības direktīvām vai piemērošanas direktīvām. Tas nav pirmstiesas atklāšanai pakļauti. Eksperti ir iespējami no pusēm. Es gan nezinu, vai tur ir arī tehniski kvalificēti tiesneši. Es nezinu, vai ir nepieciešams tieši piesaistīt ekspertus tad šajā gadījumā. Un, kā jau mēs runājām, tad pienākumu rīkojumu un arī kompensācijas pieprasījumu tas ir, vai tas attiecas uz jau piemērošanas direktīvu. Un kas ir interesants aspekts ir šajā vienotībā. Tiesa sevi kā dēvē par vienoto patentu tiesu, bet ja mēs runājam par, piemēram, Francijas nolēmumiem, tad mēs varam redzēt, ka tur ir nolēmums un, ja mēs redzam Vācijas lēmumu, tad mēs redzam sākumu un tādu rezultīvo daļu. Bet tas ir tā kā, tur būtībā ir tāda situācija, ka satiksmei pa labo vai pa kreiso pusi uz ielas. Nevarētu būt tā, ka Francijā viņi dara šādi, kā nacionālās tiesas, bet Vācijā viņi dara, piemēram, šādi, kā atbilst viņu procedūrai arī nacionālajās tiesās. Tas ir kaut kāds plašāks temats, vienotība, uniformitāte ir vajadzīga tam te procedūrai vēl kā tādai. Un bija arī ekspertu grupa, kas pie tā strādāja. Sāka šķiet, ka pirms 2 gadiem, pirms tas tika pieņemts, tad bija noteikts vadlīnijas un formas, ar kādām ir jāstrādā. Attiecīgi ar lēmumu. Tiesneši, bet arī juristi, advokāti bija paaicināti skatīties uz konkrētajām vadlīnijām un norādījumiem un skatīties, kādai formai būtu jābūt arī attiecībā uz rīkojumiem. Jo, ja mēs runājam par, piemēram, pienākumu rīkojumu atbrīvojumu, tad tur varētu būt, piemēram, kā apturēt patenta izmantošanu vai arī apturēt izmantošanu, un tad ir atkal izteikts šis te rīkojums vēlreiz, un tur varētu būt aprakstīts atkal, vai tās būtu mārketinga darbības vai ražošanas darbības un tā tālāk. Un, būtībā diskusija par pašu formātu un tiesa tad izlemj par pašu pieprasījumu no puses pieprasījumam. Tas ir jau jāizveido tādā veidā, vai prasība ir jāizveido tādā veidā, kā tas ir noteikts vai ieteikts vadlīnijās. Bija ļoti interesanti arī sagatavošanās darbā, bet tas arī, protams, prasīja kaut kādas intensīvu darbu, daudz darba. Atgriezīsimies arī atkal pie manām lokācijām, par kurām runājam, bet paldies jums vēl.